Valsts Skirmans nāk palēnām, liekais seg. Valsts gan iet uz otru pusi un zaudē bombu. Un 2-1 ātrais uzbrukums, Šķēle un skaists metiens. Armandam Šķēlem šajā spēlē 20 punktu un 8 rezultatīvas piespēles. Kolinsam brīvs metiens. Nav. Un Bramvets savāc bombu no var iet ātrā uzbrukumā. Jakovičs un Lieliski. Tas tā tiešām arī prasījās. Miličs bija labi ieņēmis faktisku pozīciju. Neviens viņu traucēt tieši no alley-oop nevarēja. Neviens nevarēja. 19 punktu, 7 atliekušās bumbas, 4 pārķertas bumbas. Tas ir Mileģam. Izdevās atmānīt pretinieku aizsardzību, bet metiens nav precīzs un bumbu Kanguram. Bet vēlreiz izdots pārķerts vairogam jau otro reizi šajā spēlē un šoreiz ir ātrie punkti. Aksels Vairogs iemeta visus 4 trīspunktniekus un 4 reizes pārķēra bumbu. Lepīgs Steins, pilnīgi brīvs trīspunktnieks, bet neprecīzs. Vēl viena iespēja ātriet uz priekšu, skaitliskais pārsvars. Veiksmīgi izspēlēts. 67-62. Valmieras uzvara. Popovičam aizseg. Šeit lieliski. Te arī dzirdam kādas ovācijas zālē. ASK uzvar Žalgiri ar +5. Tamāra. Gabrāns ar grūtībām noķer šo bumbu. Liet līdz galam. Gabrāns un Akingbaum, tas skaisti. Raimondam Gabrānam 27 punkti. Miličs vēl ātrumā, ASK ir likuši mazliet akcentu uz vēl ātrāku spēli, kas būtu viņu interesēs neapšaubām, bet iznāk kļūt piespēlē. Atgūt gan bumbu, tā kā pa dažādiem ceļiem, bet uzbrukums var turpināties. Miličs garām, cīņas zem grozas, vēlreiz bumbu atgūt. Un šoreiz ir. Miličam tas bija vienīgais 2 punktu metiens, toties 7 rezultatīvas piespēles. Es eksperts un balso, bet nedomāju ilgi, jo balsošana beigsies 22. aprīļa 10. rītā portālā Delfi LV. Gala rezultāts LTV 7 tiešraidē 25. aprīlī Final Four spēles laikā, kā arī portālā Delfi Sports. Līgas un translācijas ģenerālsponsors SEB banka. Atbalsta Chevrolet. Y'all ready for this? Y'all ready for this?
Arēna Rīgas Baltijas basketbola līgas izslēgšanas kārtas spēles starp Baronas LMT un Šauļu komandām. Pēc 2 ceturdaļām Baronas iedzinēja lomā 33-38 šai spēlē un vēl pieplusojam Šauļiem +6. Un tad mēs redzam arī kopējo rezultātu, kādu, faktiski ir 44-33. Tā mēs varētu teikt, ka šobrīd ir rezultāts šāds. Redzam, liels pārsvars Šauļiem tālmetienos 5 no 10, viņiem iemest Baronam 2 no 9. Cīņā zem grozas, ko akcentēja pirms spēles, kas ir svarīgi, tur Baronam ir neliels pārsvars, šai ziņā ir labāk. Arī kļūdu skaits ir izlīdzinājies, tā kā viss būs atkarīgs no šīm 20 minūtēm. Kur no komandām tiks fināla četrniekā? Vaikuls uzreiz laukumā, Bērziņš izšķirās pa ļoti ātri 3 punktiem iemet. 10 punktus ir izdevies atspēlēt Barona komandai, bija mīnus, tomēr 2 punktnieks. Tomēr 2 punktnieks, 35, bet, jebkurā gadījumā ir maza starpība šobrīd uz tablo. Pagaidām zonu Barons nesedz. Vaikuls tiek Grantu uz brīdi galā, bet toties šeit gan būs 3 punktnieks. Jā, Praškevičs pret Bērziņu, tomēr 3-2 Praškevičs labā. Jā. Tagad šajās pirmajās sekundēs. Pusts arī, kā redzam, laukumā. Šķēla bumbu. Bērziņš stūrī. Kāpēc Bērziņš tik ātri tik nomainīts pirmajā ceturtajā? To es tā kā īsti nesaprotu. Atcerēsimies, Batistas iznāciens tomēr nebija veiksmīgs. Sākumā arī tā aizsardzība pirmos grozas Šauļu ar no groza apakšas. Es domāju, ar aizsardzību šis lēmums varēja būt saistīts vai ar kaut kādu uzdevumu neizpildi vai nepietiekam izpildi, teiksim tā. Šķēle. Atrod Bērziņš. Labi, viss bija līdz tam meklim, ka bija tikai jāiemet. Šķēle, Gurūts 3 punktnieks nav. Jā, šis varbūt bija liekas metiens. Šķēle arī nav izcils snaipers no tālienes, un tagad, kad varēja spēlēt 24 sekundes, varēja mēģināt nospēlēt labāk, bet bumbu izdevās atgūt. Tagad tiesa uzbruk Šauļi, Grants. Redzam arī, ka Barons sācis ar 3 maziem spēlētājiem, Vaikuls, Gusts un Šķēle. Nav laukumā Adamaitis tagad sākot otro puslaiku. Šeit Bērziņš nepacēla vienkārši rokas. Līdz ar to pilns uzbrukuma laiks Šauļiem. Adamaitis gan nāks tūdaļ uz maiņu jau pašā sākumā. Rekevičs, Zavacks un vēl 3 punkti. 7 precīzi tālmetieni Šauļu komandai. 7 no 13 tagad. Un atkal 9 punktu pārsvars. 2 3 punktnieki un ainu uz tablo mainījusies kardināli. Zonu Šauļiem. Sanders tā arī nesaprot, kā īsti spēlēt. 3 sekundes. Labi notur bumbu, ļoti tāls metiens jāmet. Nav precīzs, Aleksandrs izcīna bumbu un iemet. Divi punkti tikai atgūt, 2 tikai punkti. Vajag labāk spēlēt tagad aizsardzībā, joprojām individuāli. Un sots uzbrukumā. Tam pašam Praškevičam, kurš uzņēmies iniciatīvu. 3 piezīmes Zavackam, 3 arī Praškevičam. 2 no Šauļu komandas ļoti būtiskiem spēlētājiem. Tas ir ievēro, ka Baronam izdevās pievilkt tajā laikā, ka Praškevičs nebija laukumā. Kad viņš dabūja otro piezīmi, viņš tika nomainīts un diezgan ilgi neatradās spēlē. Tā kā arī šajā brīdī varbūt Baronam atkal izdosies pievilkt. Cerams, Kuzminsks ir nācis Praškevičs vietā, Vaikuls ar bumbu. Labi izspraucās cauri, atkal žēl. Atkal noslēguma fāzes. Visu laiku pašas beigas. Bieži, katrā ziņā bieži, jā. Vaikuls ir kurā gadījumā labi neveiksmīgs metiens, bet viņa iesaistīšanās bija labs atspaids, jo Gusts šajā sērijā ir bijis pilnīgi nulle, teiksim tā, jo Šauļos viņš atsavāc piezīmes, nespēlēja un spēlēja neveiksmīgi. 4 spēlēs pēc kārtas viņš nav gūs 10 punktus. Un no viņš tomēr ieguldījumu uzbrukumā komanda sagaida. Tagad arī ātras piezīmes, atkal viņš ir laukuma malā un nekāda pozitīva ieguldījuma nav bijis. Vaikuls ir viņa aizstāja samērā veiksmīgi šodien. Šeit piezīme vēl viena. Un vēlreiz Bērziņam. 3. piezīme arī Kasparam Bērziņam. Komandai 2. Šauļiem arī 2. Un vēl Aleksanderam arī sots par
Kuzminska atgrūšana. Lauzās cauri aizsargam, atgrūd. Faktiski līdzīgi, citāda situācija, bet līdzīgi bija arī Praškevičs piezīme pret Šēlu. Vasks, Grants. Seina. Tā ir kā brīvs. Un šeit Bērziņš lieliski nospēlē. Trešais nobloķētais metiens jau priekš Seina. Šēla labi maiņa kustība, bet pret Grantu kāju man šķiet bumba atcitās. Tad cīņas grīdas izdots uzvarēt. Vaikuls. Jāiet līdz galam. Iespēles Šēlēm, un šeit grūta situācija. Bērziņš 3 punktnieks nav. Aleksandrs bumbu dabūna. Jautājums, kāpēc neatskanēja tiesnešas vilks šajā brīdī? Uzgulēs spēlētājs virsū. Jā, kā var nesvilkt? Bija Kuzminskā pārkāpums. Labi, ka izdevās iemest Aleksandram. Atkal izdevies pievilkt. Status quo. Tāds, kāds tas bija pēc otrās ceturdaļas. Minsks pret Bērziņu. Bērziņam 3 sodi. Kuzminsks, jā, iemet tomēr. Mazliet amizanti tas, ka viņa vārds šeit tiek izrunāts kā Šauļus. Ņemot vērā, ka viņš spēlē Šauļu komandā, tā tas arēnā šeit skan visu laiku. Šauļu Kuzminskas. Uzjautrinoši mazliet, jā. Veclatviešu valodā sākam runāt. Jā, žēl. Šēl šeit neredzēja, kāda maitas jau labi brīdi bija, un tagad jau arī Grants to bija pamanījis, un Bērziņam 4. piezīme. Nevajag, šeit bija piezīme, tur. Otrā puslaika sākums liela optimismu nevieš. Teiksim, kā ir. Tāds līdzsvars spēlē, reklāmas pauzes, redzēsim, kā ies pēc tam. Trešā ceturdaļa. Baltijas basketbola līgas izslēgšanas spēlēs ar Barons LMT un Šauļu klubu. 39-46. Barons iedzinēja lomā. Jāspēlē vēl 5 minūtes un 30. Zavacks par Bērziņu. Bērziņam 4 sodi. Situācija. Vēl izmānīja, bet neiemet. Par laimi Zavacks šoreiz neiemet. Izdarīja visu, ko vajadzēja, bet arī kļūdījās. Līdzīgas kļūdas ir bijušas arī Baronam. Tagad iespēja uzbrukt. Maitas parāda kādu sadarbību. Gusts. Atkāpis. Viņam aizsaks. Un Bērziņš 3 punktnieks. Žēl, bija tuvu. Un tomēr toreiz Giedris Gusts 2 punktu atgūts. Jā, tikai 5 spēlētāji bija guvuši punktus. Baronam tagad Gusts ir 6. Šķēle nomainīts, viņš neguva punktus pirmajās 5 minūtēs, un varbūt, ka viņam nespēlējot kādu brīdi tagad izdosies pārējiem mazliet uzņemt ritmu uzbrukumā, jo patiešām ļoti pietrūkst. Šķēle, Aleksandrs, jā, viņi gūst savus punktus, bet pārējie nē. Aleksandram 2. piezīme, viņam arī 12 punkti, tūlīt jāmet arī 2 sodu metieni Šauļiem. Un Zavasks jau stājies uz sodu metienas līnijas. Un Klevovickis nāk laukumā Bērziņu vietā. Zavacskam 12 punkti. Rezultīvākais Šauļu komandā arī šajā spēlē. Bet aizmet garām no groza apakšas, tagad aizmet garām sodu metienu. Tas palīdz, protams, palīdz uzturēt cerību uz sekmīgu iznākumu. Interesanti, Kuzminskis jau bija gatavs cīnīties par šo atliekušo bumbu. Varēja pacīnīties, protams, bet jēgas tam nebūtu nekāds. Tagad sodu metienas otrais ir precīzs. Praškevičs nomaina Zavacku. Abiem viņiem 3 sodi jau. Šeit paprasingoja Šauļi. Maitas nāca palīgā, bet ar to pilnīgi pietika, lai nedaudz atslāptu ar uzmanību pret Raimondu Vaikulu. Un tagad jau Vaikuls ar bumbu. Palīdz pret garo. Klevovickis. Labi iespēlē Aleksandram. Kāpēc? Kāpēc tu tik atklāt grūst? Viss bija izdarīts, nevajadzēja grūst. Skatāmies vēlreiz. Jā, vaina tiešām tajā, ka kustība bija tik ļoti uzskatām, ka to nebija iespējams neredzēt. Kuzminskis zaudējis līdzsvaru, jau krīt uz atpakaļ. Paņem, pagriezies un iemet. Trešā piezīme Aleksandram Batisti laukumā, bumbu Šauļiem, un kur likās varētu būt 2 punkti, jāspēlē aizsardzībā. Ātri tagad mēģina spēlēt Šauļi.
Adamaitis piedāvā, iet cauri. Un šeit garām. Kuzminskis neiemet no groza apakš. 2 reizes pēc kārtas. Šauļu komanda no groza apakš nav trāpījusi. 4 minūtes paliek 3. ceturdaļā. Vaikuls Batistam. It kā labi piespēle, bet partneri neredzēja un līdz ar to nekas labs neiznāk. Jā, joprojām -12 kopsumā. Laiks paliek arvien mazāk un mazāk. Un pēc šādas spēlēšanās šauļiem tas, protams, ir izdevīgi. Viņi kontrolē spēli. Tikai vienreiz Barons ir bijis vadībā 6-4 pašā sākumā. Visā pārējā laikā šauļu komanda priekšā. Prekevičs nav precīzs. Bumba ir atgūta. Tagad ir labas iespējas. Šauļiem beidzot 3. komanda piezīme. Kuzminskam arī 3 piezīmes. Un Šķēle nāk laukumā. Kuzminskis tiek arī nomainīts. Atpakaļ līderis Zavadskis jau. Maceina. Un tagad bumbnē tomēr Šķēlēm. Batista. Grož un Iesprūst ar vairākiem sedzējiem Batista. Metiens neizdevās. Kārtējais neveiksmīgais Barona uzbrukums. Diemžēl. Jā, 8 punkti tikai gūt 2. puslaikā. Drīz būs nospēlēts 7 minūtes. No lieliski piemānīja šoreiz Barona aizsardzība. Palika ārpusē visi un Praškevičs devās uz grozu. Šķēle bumbu. Iet līdz galam. Un Adamaitis. Arī Adamaitim pirmie punkti šajā spēlē. Ruiķis pret Adamaitu pēc aizsēk, tagad pret Klebovicki. Metiens pār rokām, nav precīzs. Un piezīme Zavadskam. 4. piezīme nevainīgā situācijā, kur viss bija skaidrs. Un viņš dodās uz maiņu, pat pirms vēl kāds signāli no soliņa atskanējuši. Jo skaidrs, ka viens no komandas līderiem šajā brīdī saņemot 4. piezīmi, vēl jāspēlē vairāk kā 12 minūtes, nepaliks laukumā. Jā, ja runājam par piezīmēm, tad pretējā komandā, respektīvi Baronam, 4 piezīmes ir Bērziņam. Nu, Klebovicks iespēle Batistam un šoreiz viss precīzi. Labs lēmums, neriskēt. Protams, varēja neizdoties piespēli, bet viss iznāca ļoti veiksmīgi. Šauļi arī bija gatavi uz to, ka Klebovicks uzmetīs tomēr. Noteikti. Un 4 punktu starpā šobrīd. Grants nāca laukumā Zavadska vietā. Un pret viņu Batista. It kā Grants var mēģināt iet garām, to viņš arī dara. Šeit kopējiem spēkiem labi. Vēlreiz neiemet Batista un Klebovicks. Šauļi samērā labā pozīcijā Šķēlē. Un Lokūku. Minūtes pārtraukums Šauļiem. 2 minūtes paliek šajā ceturtajā. 6 punkti pēc kārtas Baronam. Un tikai -2 uz tablo. Sen nav bijis tik maz. Jā, redzējām, kas notika arī šajā brīdī. Skatāmies vēlreiz. Nu, protams, ka tur varēja dot piezīmi. Tāpēc arī pēc tam, lūk, redzam nedaudz stūrī arī Armāns Šķēle pēc tam plaukšināja tiesneša Pilipauska virzienā. Everybody fell to the ball, okay? Watch. The defense. Inside place is one side, yeah? Inside place is one side. Ball. One players here. It's one side, 1-on-1 game. Other guys, yeah, okay? Take a good help and rotation. 5-6, stop it 1-on-1. Jā, nu, vēlreiz redzējām to pašu situāciju. Ja tuvāk Pilipauskam, jo mazāks iespējas dabūt piezīmi izskatās. Jebkurā gadījumā potenciāls lūzuma brīdis spēlēt, kad ir izdevies izrāviens. Ja izdosies sekmīgi nospēlēt aizsardzībā, protams, palīdz tas, ka Šauļi 2 reizes aizmetuši no apakšas garām, vēl 1 reizi tuvu metienu pēc caurgājienu un iemetuši 1 sodu no 2. Tagad vēl Zavadskis malā. Jā, Zavadskam 4 sodi. Vairāk apstākļi ir labvēlīgi Baronam šobrīd radīt pavērsienu spēlē. Redzēsim, vai izdosies to izmantot. Nu, Praškevičs laukumā, tas man nepatīk īpaši, jo
Jā, nu Adamaitim sots, diemžēl. Adamaitim 4. Un bez teiksim, neradot situāciju metienam, Šauļi tiek pie sodmetiena izpildes. Tas nelabvēlīgi. Nē, otrā tikai es. Paldies. Antonio Grants uz sodlīnijas. 7 punkti, 5 atlikušās bumbas un 3 rezultīvas piespēles pirmajā puslaikā. Otrā puslaika sākumā nespēlē, tagad nomainīja Zavācku. Nu, sots iekrīt. Šauļi līdzutēji šeit nav viņu daudz arēnā. Es domāju, gandrīz viss mēs varējām redzēt vienā kadrā. Bet viņiem... Nē, vēl tur nav viena. Tā bija otra grupiņa, ir 2 grupas. Tā arī ir, jā. Ir vēl kaut kur vēl viena. Jā, šeit ir otrā pusē, bet tikpat liela. Jā, viens, teiksim, ir biezais gals, kur sēž dārgajās vietās, un tad ir viena, kur sēž lētajās vietās. Un Adamaitis dabūna atpakaļ. Tagad Ruiķim sots. Arī sodmetieni, tā kā ir iespējas atgūt to, kas tikko tika zaudēts. Tieši tā. Adamaitim pagaidām tiešām neraksturīgi maz punkti, tikai 2. Tagad 3. Uz viņu jācer. Skaidrs, mēs esam redzējuši, ka tieši viņa pieredze un it kā arī tāds, zināmā mērā, arī vēsais prāts. Šoreiz gan garām. Neizdevās iebakstīt vēl vienu iespēju. Pietrūka, diemžēl. Labi cīnījās Batista divās situācijās. Mazliet pietrūka. Abas komandas ir palaiduši garām labas iespējas būt punktus. Apmēram, es domāju, līdzīgā skaitā. Viss atkarīgs no tā, kā nospēlēs atlikušo laiku Ruiķim. Mēs sots uzbrukumā. Metiens neskaitītos pat, ja būtu precīzs. Vēl viena situācija. Kaut kas tiek Baronam, tagad arī atdots atpakaļ. Šeit Adamaitis arī labi notēlo. Jā, Grants jau nobremzēja un bija faktiski gandrīz nobremzējis. Minūte 20 paliek 3. ceturdaļā. Vēl viens spēlētāja maiņa tūlīt būs Šauļiem. Un Šķēlēm nedaudz izdomās tomēr. Likās, ka iestrēgs bumbas starp kāju un roku, bet tomēr. Un pirmo reizi kopš pirmās ceturdaļas vidus ir tikai -1 Baronam. -1 šajā spēlē, mazliet vairāk 2 spēļu summā, bet rezultāts ir krietni cerīgāks nekā bija 2. ceturdaļā, nekā lielākoties 3. ceturdaļas. Grants pret Batistu. Grantam to būs, tomēr izdots. Noturēt. Nebūs bumba. Un kam? Batistam spriežot pēc visa. Un Praškevičs stāsies uz sodmetienu līnijas. 2 spēlētāju maiņas. Prekevičs un Masjovs nāk. Masjovs īsu laiku spēlē pirmajā puslaikā, 2 piezīmes saņēma, bet garajiem ir daudz sodu Šauļu komandā. Viņš tagad atkal tiek iesaistīts cīņā. Tikmēr Praškevičs gūs 10 punktus uz sodu līnijas. Pēdējā sezonas spēlējis Spānijā, Itālijā, arī Turcijā, Ulker komandā vairākus gadus. Tāds vērtīgs papildinājums Šauļiem sezonas vidū šogad. Un šodien arī spēlē tiešām labi. Tāpēc, ka viņš arī otrais labākais tagad punktu guvējs komandā, viņam 12 punkti. Gusts izšķirās prāta metieni ir, bet 2 punkti. Pēdējās 30 sekundes ir šeit ceturdaļā. Vēl būs uzbrukums arī Baronam. Visticamāk, Macēni pietur bumbu. Praškevičs. Masjovs prasa bumbu, saņem. Pret Batistu. Iet tuvāk grozam, netiek īsti tuvāk. Piezīme, diemžēl piezīme Batistam. 3. Un sodmetienu. 12,8 sekundes paliek no 3. ceturdaļā. Tās visticamāk uzbruks Barons. Masjovs ļoti spēcīgs, viņu ir grūti apturēt. Batis gan arī ir masīvs un spēcīgs spēlētājs. Faktiski jau arī apturēja. Varbūt nedaudz par daudz uzgulās virsū pie šī kontakta. Gadās visādi. Pirmais sodmetiens precīzs. Divas sodmetieni precīzi atkal. Šauļi joprojām vadībā. Astoņas sekundes. Gusts pret Masjovu paliks. Klebovickis tās 3 punktnieks. Arī šoreiz nav.
Bumba atgūt, metiens 0,1 sekundi līdz 4. beigām. Adomaitis būs vēl 2 stundas un no sotlīnijas var iznīcināt rezultātu. Izdevās atgūt bumbu, izdevās 2 metieni šajās pēdējās nedaudzajās sekundēs. Un ļoti veiksmīga darbība. Un Masjulim 3. piezīme, tā kā garajā galā Šauļiem problēmas būs pēdējā ceturdaļā. Tā lido garām, žēl. Jā, paliek minimāls pārsvars Šauļiem tomēr pēc 3 ceturdaļām, bet šī ceturdaļa ir uzvarēta ar 4 punktu pārsvaru. Ir atspēlēts, bija pat 9 punkti arī šajā ceturdaļā, tagad ir tikai -1. Jāturpina cīnīties. Tieši tā. Barons tomēr izvirzīsies vadībā un uzvarēs šo spēli. Tūlīt sāksies pēdējā ceturdaļa SEB Baltijas basketbola līgas pēdējā izslēgšanas spēlē pirms lielāka fināla četrnieka. Tad Barons LMT un Šauļu klubu rezultāti jūs redzat. Faktiski ir -7 šai brīdī Baronam, bet, kā redzam, arī pēc rezultātiem ceturdaļām, ir iespējas, ja ir iespējas šo 7 punktus atspēlēt. Redzēsim, beigas būs ļoti saspringts. Jā, šī starpība ir tāda, kas neapšaubām ļauj cerēt uz panākumu. To var atspēlēt minūtes laikā, tas nav nekas liels. Un arī tas, ka šī spēles dinamika kopš otrās ceturdaļas vidus tomēr ir mazliet ar Baronu pārsvaru, tas arī rada lieku stresu Šauļiem, jo faktiski otrās ceturdaļas vidū viņiem situācija bija ļoti labvēlīga. 12 punktu pārsvars šodien, 18 punktu 2 maču summā. Tagad jau ir krietni mazāk un iet tuvāk beigām un Barons nāk klāt. Redzēsim, arī daudz piezīmi Šauļiem. Jā, redzam arī, ja šī pirmā ceturdaļa, šie 13, tikai 13 iemestie punkti. Pēc tam ir 20-21, ļoti normāls rezultāts faktiski. Jā, priekš profesionālā basketbola ļoti labi katrā nākamajā ceturdaļā. Arī tagad, es domāju, aizsardzība daudz ko izšķirs galotnē tieši, kur komanda spēs labāk nospēlēt. Šauļi sāk pēdējo ceturdaļu ar uzbrukumu. Masjulis pret Batistu vēlreiz. Neveiksmīgs metiens Baronam. Būs lielā ātrumā uz priekšu. Bet tur labi jau bija sakonservējuši spēki zem grozas arī Šauļi. Tagad skrietni lēnāk jau sāk notikt. Šēl pēc bumbas. Batistu veido aizseg. Varēja Batistam iespēlēt. Tagad būs Šēlem pašam. Šēlem jāmet. Uzbrukuma laiks beidzas, neizdevās tomēr, neizdevās. Riskēja gāja līdz galam, bet tur bija 2 gari apkārt un metiens neizdevās. Šķēlem 18 punktu, rezultīvākais spēlētājs laukumā šovakar, bet uzbrukumā Šauļi. Šeit aktīva grūstīšanās, tur Batisti ļoti aktīvi grūž. Un Igdors. Un ātrais uzbrukums, 2-1, piespēle un ir Barons vadībā. Pirmo reizi pat 6-4, Barons komanda tiek vadībā. Tūlīt jau spēlētāji maiņas sekos Šauļu komandai. Grāns jau gatavojas nāk laukumā. Tagad. Un kam piezīme? Batistam visdrīzākais 4. piezīme. Bet Aleksandrs ir uz rezervis soliņa, viņam 3 piezīmes. Šauļi laiž līderis laukumā. Zavadskis un Grants, 2 rezultīvākie spēlētāji komandai nāk laukumā šobrīd. Zavadskam 4 sodi. Šeit neizdevās apturēt Prekeviču, kurš ļoti viegli aizgāja garām, un piezīme zem grozas, tas jau bija sekas. Soļu metiens precīzs, rezultāts neizšķirts, 56-56. Un arī atkal Šauļu vadībā. Ļoti precīzi un ļoti pārliecinoši Prekevičs iemet abas sodas. Zavadskis sēdz Klebovīcki. Klebovīckis jau var spēlēt ne tikai ārā. Šeit labi Batistam un Batistam 2 punkti. Mainās vadīt 3. reizi pēc kārtas, 3. uzbrukumu pēc kārtas. Darētu tagad vienu uzbrukumu noturēt. Jā, protams, jebkurā gadījumā katru reizi, kad izdodas pretinieku apturēt, tas ir ieguvums. Tad kādu laiku atkal tajās šūpolēs var paspēlēt, bet visu laiku, lai tā būtu vadībā +3, tas likt tad Šauļiem darbozēt, ka visu laiku tomēr triecienu attālumā atrodas. Labi, tikpār Batistam 4 sodi. Bet labi tiek pagaidām galā. Grants pietur bumbu, izmāna, grūts metiens, nav precīzs un bumba ir atgūta. Lieliski. Jā, mēģināja izmantot to, ka Batistam 4 sodi un Grants ir ātrāk, bet neizdevās to izmantot, neizdevās iemest Šauļiem. To, ko Batists nedarīja pirmajā ceturdaļā, tagad viņš dara labi. Žēl, protams, ka šie 4 sodi. Arī Šauļi samainās. Šķēle pret Praškeviču. Spēle ir ātrāk tagad. Gusts. 3 punkti. Minūtes pārtraukums, protams. Jā, minūtes pārtraukums Šauļiem.
kritiska situācija Šauļiem. Faktiski visu laiku Barons ir spiedis un jau ir pietuvojies arī rezultātā tam karotējiem rezultātam, kas ir vajadzīgs jau Baronam, nevis Šauļiem. Šauļiem kaut kas ātri jāizdomā. Pagaidām redzam, ka Šauļiem īsti nav varianti. Nu, tikai mēģināt varianti, es domāju, ir tāpat viņa uzbrukumi ir apmēram līdzvērtīgi. Tagad neizdevās viens uzbrukums, bet iespējas ir. Un kur komanda labāk izmantos, tagad vairs nedrīkstāt kļūdīties no groza apakšas, cīņas zem groza joprojām ir svarīgi un tā tālāk. Šauļi sastāvu nemaina. Un Barons arī spēlē to pašu. Tāds pārties, ka Aleksandrs pagaidām ir malā, bet Nu vēl jau pietiekam daudz laika, 7,5 minūtes, un kas to zina, kā viss notiks un cik ilgi vēl būs jāspēlē, arī to nevar zināt. Nu šeit gan sots Adamaitim. Adamaitim 3. piezīme. Komandai 2. Sodmetieni nav jāmet. Šauļiem pagaidām 0. Pie noteikuma pārkāpuma ailes šajā sakabaļā. Un šeit pat īsti labi vēlreiz pret Zavācu. Tagad mēģinās saspēlēt. Tik tālu izdodas. Mecēna met nav. Un dabūna kopējiem spēkiem šeit Grants labi nospēlēt. Uzsit bumbu augstu un tur aizsit tieši tajā virzienā, kur atradās praktiski viens pats Mecēna. Partizan Barons ir iegūst pārsvaru cīņā pie groza. Šoreiz zaudēja bumbu, bet visumā tiešām labākā spēle šai ziņā savstarpējās cīņās ar Šauļiem. Batistam spēle beigusies. Iekrit uz māju kustību Batists pret Zavācku un ļoti neatlaidīgi Šauļi mēģināja. Iepriekš jau Grants spēlēja pret Batistu 5-1, tagad Zavācks, kuram gan pašam arī 4 sodi. Un vienmēr pastāv risks arī uzbrukumā saņemt kādu piezīmi. Bet izmainīja Batistu un tur jau vairs nebija varianti. Šeit arī redzam, Zavācks nemēģināja iemest, mēģināja atrast kontaktu ar Batistas rokām. Aleksandrs atpakaļ laukumā. Trīs komandu piezīmes tagad Baronam. Šauļi iemetuši 18 sodmetienas no 20, 90% šī vakar cīņā. Arī šīs samērā pārliecinoši. Un arī otrs. Tas, kas Baronam pietrūkst sodmetieniem. Aktīvs sekšana tuvu centra līnijai no Šauļu komandas puses. Mēģinājis Lācis izveidot, neizdevās. Puses īstajā laikā ieraudzīja. Puses pietur bumbu. Tagad paliek 5 sekundes. Pusmetiens no stūra nav. Bumba paliek Baronam, jā. No Zavāckas tā atstāja laukumu. Tā kā jauns uzbrukuma laiks. Un vēl viena iespēja. Šauļi rāda, ka uzbrukuma laiks Bumba skārs tīp. Protams, tur nevarēja būt runa. Aleksandrs varbūt ne tas labākais risinājums. Jā, ņemot vērā, ka bija daudz laika, tiešām nebija iemesli varbūt šoreiz uzbrukt. Jau tagad Prekevičs. Zavācks nebija gaidījis šo iespēju. Un šeit. Žēl, labi iespēja. Atkal bija ātrs uzbrukums un te piezīmes Šķēlēm gan tikai 3. bet komandai jau 4. un Šauļiem būs iespējas met sodmetienus varbūt vēlāk, ne tūlīt, bet vēlāk. Žēl, pret viņu bija Zavāckis, kuram jau ir 4... Nē, nebija, es atvainojos. Prekevičs. Jā. Penalti, nu žēl. Prekevičs. Vēlreiz Zavāckis nav. Cerēju uz piezīmi, pārāk cerēju uz piezīmi Zavāckis, pat mazo spēlētāju jau nedomā par metienu precizitāti. Tas viņu pievīl šoreiz. Pēc ļoti aktīvi grūstās Aleksandrs. Un
tomēr dabū bumbu. Asa cīņa. Īstā cīņa par uzvaru gan spēlē, gan sērijā tagad patiešām ir sākusies. Šķēlē met pār rokām, netrāp un bumba ceinam. Šobrīd atkal Baronam īsti nav tādas skaidrības, ko darīt uzbrukumā. No disciplīnas daudz, kas būs atkarīgs. Šobrīd varbūt vēl ir par ātru riskēt, ir pārāk daudz laika un ir izdevies šo iniciatīvu iegūt savās rokās. Vēlreiz Zavackis pret Febovicki. Febovicki saka, tur roku, acs augstumā. Nevajadzīgs sots. Atkal kārtīgi reiz nevajadzīgs sots. Šķēl iesaistījās no malas. Es domāju, te varēja tiešām 1-1 apturēt Zavacku. Viņš jau bija jau apturējis faktiski. Un reklāmas pārtraukums šeit brīdī. Dzīves plāniem. Tātad palikušas ir 5 minūtes un 2 sekundes šajā izslēgšanas kārtas spēlē starp Baronas LMT un basketbola klubu Šauļiem. Pēdējās ceturdaļas, 5 minūtes un 2 sekundes. Šauļi visos fināla turnīros līdz šim ir spēlējuši. Barons pirms 2 gadiem, kad bija fināla sešinieks Tallinā, tika fināla turnīrā paliks 6. vietā. No otras puses, Možnieks kā treneris katru gadu ir fināla turnīrā piedalījies. Tā kā viena no šīm sērijām šovakar beigsies. Vai Šauļi netiks, vai Možnieks šobrīd ar Baronu netiks. Neizšķirts uz tablo, bet pirmajā spēlē 6 punktu pārsvaru Šauļiem. To viņi saglabā 2 spēļu summā un paliek nepilnas 5 minūtes. 2,5 minūtes Barons nav gūs punktus uzbrukumā. Aleksandrs, 3 punkti. Deficīts uz puses sadalgāts. Bruniņš pirmoreiz laukumā Baronam. Tātad akcents uz 3 punktniekiem būs. Zavackis. Grants. Tur jānāk palīga Aleksandram. Izdodas. Kopējiem spēkiem izdevās. Aleksandrs pret Prekevičs. Daudz mazāk spēlētāju. Un tagad nāk palīdzība. Aleksandrs aiziet uz otru pusi. Labi izspēle. Gus no stūra. Nebūs. Cīņzem dos. Bumba Prekevičam tomēr. 4 minūtes paliek. 4 minūtes, kur laikā izšķirsies, kur no šīm komandām spēlēs fināla četrniekā. Saspīlējums liels, varam redzēt arī laukumā. Prekevičs tad nopūt, tā nebija tik daudz, cik no Grants. Viņa Aleksandrs. Un šķēl varat uz priekšu, ātrais uzbrukums un viegli priekšu. Pirmo reizi šajā spēlē 5 punktu pārsvars Baronam. Atvilka nedaudz Šauļu komandu, jo atskanējis sirēni par to, kas vēstīja, ka 24 sekundes ir beigušās, bet spēle bija bumbija spēlē. Un kam? Bruniņam. Grantam 2 sodmetieni. Žēl. Jā, soda piezīme skaita atšķirība šobrīd spēlē lomu. Un Baronam jau 6. komandas piezīme. Šauļi met sodus, kamēr Šauļiem nav pārkāpumu. Viņi to varēs izmantot galotnē. Grants otrā puslaikā gan nav bijis tik sekmīgs. Ir mēģinājis spēlēt 1-1 vairāk kārt un nesekmīgi. Arī no sodlīnijas viņš met garām. Tāda Maitis pāriet no laukuma labās puses uz kreiso. Cīnīties patlāk ar šo bumbu. Arī otrais garām. Labi iespēja, negaidīt iespēju varbūt. Jo no sodlīnijas Šauļi bija metuši ļoti labi šodien. Ko, nervi arī viņiem ir. Aleksandrs pret viņu 2 spēlētāji. Sots un 2 punkti! Labi! Un nervozitāte. Šauļu komandas rindās uz to, kā viņi reaģē uz šo pārkāpumu. 7 punktu pārsvars Baronam. Pirmo reizi sasniegtas vajadzīgais pārsvars šodien. 2 minūtes 59 pirms beigām. Vēl sodmetiens. Un tālāk ir rezervisti. Jā, Grants spēlē neveiksmīgi. Es domāju, Granta nomainīšana likumsakarīgi. Ruiķis vidēji spēlē vairāk kā 20 minūtes spēlē. Par tādu rezervistu viņi nevar uzskatīt. Bet šobrīd iniciatīva Barona rokās un arī pārsvars pat jau ir tas vajadzīgais ir, lai gan minimāls, bet tomēr.
69-61. 2 minūtes un 55 sekundes. Zavadskis. Un varbūt par ātru šoreiz pārkāp noteikumus. Turpat blakus bija Aleksandrs. Ņemot vērā, ka visi šie pārkāpumi uzreiz ir sodmetieni, protams, jo šauļiem vēl bija jātiek līdz grosam, jādabū normāls metiens, un viņi nav bijuši precīzi pēdējās minūtēs no sodlīnijas. Tur ir daudz lielākas iespējas, ka trāpīs. Un tomēr arī bija. Jā, arī Zavadskis met garām. Atcerēsimies, sodmetienu sēriju viņam izdevās labā. Milzīgs troksnis un otrs ir precīzi, bet arī tas jau ir ieguvums. Šoreiz Baronam tas ir ieguvums, tikai viens. Iespējams, jā, ka būs ar šauļiem ļaunu joku izspēlējis tas, ka viņi tik ātri ieguva pārsvaru spēles sākumā un varbūt likās, ka viss būs mazliet vienkāršāk. Gusts līdz grozam un 2 punkti. Tagad jāsteidz aizsardzībā. Šauļu komanda ir apjukusi. Daudz spēles 1-1 uzbrukumā. Dod iespējas Baronam. Vēlreiz Zavadskis, Aleksandrs turpat blakus. Metiens kļūda. Zavadskis pārāk daudz šobrīd cenšas ņemt uz sevi un tas nāk par labu Baronam. Viņš kļūdās reiz pēc reizes tagad jau. Jā, redzējām, ka faktiski 4 Barona spēlētāji jau bija sakoncentrējuši uz Zavadskis sekšanu. Un kopumā tas ir augļus. Milzīgs troksnis tagad šeit zālē. Iespēlēt Aleksandram tagad neizdodas un pazaudēt bumbu. Vajadzēja ātrāk. Tagad Aleksandrs jau bija arī. Un šauļiem minūtes pārtraukums 71-62. Minūte un 59. Šeit redzam šo pēdējo arī spēles epizodu. Barons pateica tikai Kārlis Mužnieks, bet tas nav būtiski. Pēdējais Gusts. Kurš arī bija līdz pat gandrīz pēdējās ceturdaļas sākumam bija ļoti ēnā. Bet tagad joprojām tā arī palikuši šīs trīs pārkāpumi. Tā pēdējās 3 minūtēs 10-3 Barona izrāviens, kas šobrīd dod 9 punktu pārsvaru un 3 punktu pārsvaru 2 maču summā, bet ar bumbi šauļu. Izspēle uz tāmetienu. Tāmetiens nav precīzs. Bumba ir atgūt un piezīme Zavadskam. Piektā piezīme. Viens no līderiem ir prom. Zavadskis bija ļoti aktīvs pēdējās minūtēs, bet zaudēja, manuprāt, mazliet pārspīlē ar savām aktivitātēm vairākās situācijās. 2 piezīmes viņš nopelnīja šādā manierē cīņā pa bumbu, kur bija zaudēts. Un redzēsim arī Grantam, kurš nāk viņa vietā, otrais puslaiks nav izdevies. Grantam 3 piezīmes, 9 punkti. Redzējām arī sodmetienas neiemet, ļoti būtisks sodmetienas neiemet. Kas zina, ļoti iespējams izšķirošos. Čēle. Aleksandrs tur grūstās. Tagad aizseks samainījās. Jāiespēlē. Tagad ir. Viņi Aleksandru uzman 2. Atkal par īsu. Diemžēl šodien šie visi pustālie Aleksandra metieni ir par īsu. Jā, metiens bija labi sagatavots un izspēlēja un daudz laika iztērēja. Tas viss ir labi. Nebija tikai gūto punktu, bet šeit iemet Grants. 71-64 abas komandas uz šīs bīstamās robežas. Vienā pusē ir iekļūšana fināla četrniekā, otrā pusē palikšana ārpusē. Gusts tiek garām Aceinam, bet vēl nesteidzas. Šķēle. Nav. Bumba šauļiem. Un pēdējā minūte sākusies. Pēdējā minūte šajā apvildu spēlē ceturtdaļfinālā. 2 maču summā +1 Baronam šobrīd tikai. Ruiķis met 3 punktinieku. Netrāpa. Cīņas ar droši. Šķēle pāri mugurai.
pasit bumbu savējiem un bumbu ir atgūta. Un tagad Šauļiem ir problēmas. Viņiem ir tikai 2 komandu pārkāpumi šai ceturtdaļā. Tā kā viņiem vēl jāuzsit. Un Viņiem vēl nesteigsies. Šobrīd tikai 1 punktu pārsvars Baronam. Viņi, es domāju, tagad nemēģinās apzināt pārkāpt. Vēl ne, bet vēlāk tas var būt svarīgi. Jā. Viņiem sanāk pilns uzbrukuma laiks vēl. Ai! 29,6 sekundes paliek. 29,6 sekundes. 2 sodmetieni. Jā, 2 sodmetieni, protams, bet nav izslēgts arī, ka spēle nebeigsies pēc šī laika, jo ja būs 6 punktu pārsvars Baronam, tad jāspēlē pagarinājums. Tieši tā. Šobrīd gan ir vairāk un ir iespējas vēl palielināt. Genders Gusts uz sodlīnijas. Labi arī tas, ka faktiski Šauļu uzbrukums pēc tam Baronam bumbu. Tā kā, ja Šauļi neiemet 3 punktnieki, ja Barons neļauj iemest 3 punktnieki, tad, teiksim, Barons kontrolē situāciju. Pirmais sodmetiens precīzs. Ilgi gatavojās, bet iemet. Nu, tagad nedaudz vairāk pārliecības un... Jā. Nu, skaists trilleris mums ir sanācis. Ar pakaļdzīšanos. Cerams, laimīgām beigām. Cerams. Nu, drusku aktīvāk vajadzētu sekt tagad. Skatāmies, jau Šauļi vairāk skatās uz 3 punktnieku. Ļoti ciešams arī Aleksandrs. Braškevičs met pāri. Nav, bet bumbu paliek Šauļiem. Paliek vēl viena iespēja. Viņi var spēlēt tagad līdz galam. Nu, sod Brūniņam tas arī nav slikti. Nav slikti, jā. Varbūt, ja būtu mazliet vēlāk, būtu vēl labāk, bet 3 punktus vismaz Šauļi tūdaļ negūs. Grants 2 ir aizmetis garām. Iepriekšējā sodmetiena sērijā, kas viņam bija jāmet. Šeit redzam, beigās pašās apzināts faktiski sods. 15,2 sekundes. Nu, tagad gan Šauļiem būs jāpārkāp noteikumu, un viņiem vēl ir 3 komandu piezīmes šobrīd. Jāuzmanās cīņā pie groza, jo otrais metiens nav veiksmīgs. Tas var būt izšķirošs šobrīd. Grants netrāp. Grants netrāp. Brūniņš dabū bumbu. Tomēr dabū, lai gan likās, ka tiešām būs nepatikšanas, bet dabū piespēlu uz priekšu. Var nemest, jāpietur bumbu. Milzīgs risks. Jāpietur bumbu vēl ilgāk. Sekundes iet. Piezīme, bet tā ir tikai 4. komandas piezīme. 2,8 sekundes paliek. Nu, faktiski Barons ir gandrīz iekšā. Gandrīz iekšā fināla sekundē. Neteiksim slap, bet nu 2,8 tiešām sekundes ir ļoti maz. Nedrīkst kļūdīties tagad pie sāna iemetiena. No Artūra Brūniņa iesaistīšanās ir bijusi vienkārši lieliski. Visi sastājušies ap sodu laukumu, bet nav jau jāmet sodi. Ir gal iemetiens. Nedrīkst kļūdīties. Tas pats svarīgākais. Un ir Barons fināla četrniekā. Lieliski. Super, lieliski apsveicam. Beidzot, Seb Baltijas basketbola līgā ir noticis tas, ka 2 lietuviešu klubu un 2 Latvijas klubu ir smagā cīņā ar 2 punktu pārsvaru, 2 spēļu summā. Nu, teiksim tā, pirmās 15 minūtes Šauļi bija labāk, bet pēdējās 25 tomēr Barons. Un ar minimālu pārsvaru, 2 punktu pārsvaru, 2 spēļu summā Barons tiek finālā. Un fināla turnīrs, kurš notika Šauļos, bez Šauļu komandas šoreiz. Jā, tā kā Baronam, protams, vēl starp šīm 2 nedēļām vēl jābrauc ir uz Kipru, uz FIBA kausa finālu. Sekojiet cienījamie televīzijas skatītāji līdzi informācijai. Ļoti iespējams, ka mēs vismaz vienu no šīm spēlēm, kur Barons spēlēs, rādīsim. Iespējams. Pagaidām pilnas skaidrības nav. Tas ir ļoti dārgs pasākums. Ja atradīsies finansējums, būs arī nākamā svētdien. Visdrīzākais arī mēs rādīsim. Un cerēsim, ka Barons var izcīnīt arī FIBA kausu. Kāpēc gan ne? Visos turnīros, kur Barons startē, viņi pagaidām joprojām piedalās. Fināla četrnieks FIBA kausā, fināla četrnieks Baltijas līgā, nu arī Latvijas basketbola līgā izslēgšanas spēles vēl priekšā, ko viņi sāks no pirmās pozīcijas. Jā, no pirmās pozīcijas, kas arī nemaz nav tik slikti. Nu ko, skatāmies, Uģis Jokts, tūlīt būs gatavs runāt ar Kārli Mužnieku. Mēs no jums atdodamies. Iespējams līdz nākamajai svētdienam, iespējams līdz jau fināla četrniekam. Visu labu! Nu redz kā, 2 komandas tomēr Seb Baltijas basketbola līgas Final Four. Kārlis Mužnieks man blakām, cik nervu šūnas zaudēja pēdējā ceturtdaļā? Jā, nu, prieks, ka 2 Latvijas komandas Final Four apsveic arī Rīgu. Un, jā, protams, tādi ir šie play-off mači. Jā, Rīgai vakar izdevās vieglāk spēli. Protams, viņi saglabāja savus šūnas, bet es domāju, ka atkal mums 2 reizes lielāks gandarījums no tāds grūts uzvars. Jā. Jums pirms uz Šauļiem braucat vēl priekšā ļoti nopietnas pārbaudījums 18. 20. datums Limasole. Vai par to arī šajās dienās ir domāts?
Nē, šajās dienās mēs tikai koncentrējamies šai spēlē, un es esmu pateicīgs saviem spēlētājiem, jo tik grūta sezona, un mēs esam praktiski visos galvenajos turnīros tikuši finālos, vai fināla foros, vai regulārā čempionātā pirmā, un tas ir pateicoties tikai spēlētājiem, un viņi pašadēja tas, kas arī parādījās šodien, kad spēle līdz galam, līdz pēdējai minūtei, un atrodās tie spēlētāji, kas var uzvarēt. Novēlu jums veiksmi abās nedēļas nogalēs. Paldies, tas bija Kārlis Možnieks. Mēs ar jums tiekamies rīt 14:00. Nav stāsts par basketbolu, bet gan par volejbolu. Tur noskaidrosies Latvijas čempions. Savukārt basketbola laukumos mēs tiekamies jau 25. un 26. februārī. SEB Baltijas Basketbola līgas Final Four šauļos. Ātā!